Drīz es paziņošu par pēdējo Toronto. Es būšu pēdējais. Šovakar no Irānas ir ziņots, ka vienošanās starp viņiem un Omānu par Hormūza šaurumu atvēršanu varētu aizliegt Amerikas Savienoto Valstu, Izraēlas un citu tā saukto naidīgo kuģu iebraukšanu šaurumā. Abas valstis pēdējās nedēļās ir apspriedušas ūdensceļa izmantošanu, un Teherāna uzstāja, ka ASV nav iesaistīts šajās sarunās, kas šķiet ir pretrunā ar prezidenta Donalda Trumpa teikto. Apvienotās visuma tornis. Tas noteikti ir paziņojums, kas visticamāk saniknos irāņus. Atcerēsimies, ka Hormuza šaurums nav Irānas teritorija. Tas nepieder Omānai, tas nepieder nevienam. Tas ir startautisks dabīgs ūdensceļš, kam jābūt atvērtam un brīvi pieejamam sabiedrībai. Savienotajām valstīm tam nav jāpieder. Irānai tam nav jāpieder. Nevienam nav tiesību iekasēt maksu par kuģu pārvietošanos caur to. Ne par aizsardzību, ne par ko citu. Bet es domāju, ka tas, ko prezidents Trumps norāda, ir tas, ka viņš nepieļaus situāciju, kurā Irāna vai Omāna vienojas un apgalvo, ka šie šaurumi pieder viņiem. Un šeit, manuprāt, Trumps skaidri pasaka: nē, Savienotās valstis vismaz būs Hormūza šauruma aizsargs. Savienotās valstis būs tās vienīgais spēks, kas garantēs visu kuģu brīvu pārvietošanos caur šiem šaurumiem.